14. septembrī Ventspilī norisinājās konkursa Eiropas gada pašvaldība 2012 apbalvošanas ceremonija, kurā godināja ne tikai pašvaldības, bet arī sumināja Eiropas gada cilvēkus 2012. No Dagdas novada pašvaldības dažādās nominācijās šo apbalvojumu saņēma 5 laureāti – Ligita Nagļa, Andris Baduns, Mārīte Zariņa, Svetlana Ilatovska un Aina Odiņeca. Es izjūtu tiešām patieso prieku par to, kā žūri augsti novērtēja Dagdas novada pašvaldības ieguldījumu starppaudžu sadarbības attīstībā. Un priekš maniem arī bija tāds liels pārsteigums, un es saņēmu pateicību par starppaudžu sadarbības veicināšanu. Dagdas novada pašvaldības Eiropas gada cilvēki atzīst, nominācija konkursā bijis pārsteigums. Tomēr ir liels gandarījums par to, ka ieguldītais darbs tiek novērtēts, un tas motivē tālāku mērķu sasniegšanai. Es negaidīju, ka būs kaut kāda nominācija, un kāda veida mēs veicinām tikai kopā ar novada jauniešu biedrībām, ar novada jauniešu centram, ar novada jauniešu iniciatīvu centru. Mēs darām vienu darbu, mēs organizējam pasākumus, darbojamies, rīkojam visādas akcijas, arī jaunieši paši izpauž savu viedokli. Darbs, ko es esmu paveikusi šo 6 gadu laikā, nebija viegls ceļš. Darbs ir ieguldīts liels un arī daudz tika paveikts. Un es domāju, ja man nebūtu atbalsta no pašu cilvēku puses, no pašvaldības puses, tad es viena nevarētu to paveikt. Tāpēc es šo savu apbalvojumu dalu priekā kopā ar pašvaldību. Pavasarī mēs organizējam centrā Dambretes turnīru, uz kuru tika aicināti bērni un viņu vecāki un vecvecāki. Tad jauniešu iniciatīvu centrā jaunieši organizēja arī pārrunas, bija tikšanās ar senioriem, bet vasarā Dagdas pilsētas svētku ietvaros mēs organizējam rotaļu lāde, pasākumu rotaļu lāde, uz kuru tika aicināti arī bērni, vecāki, vecvecāki. Mūsu speciālistu darbu augsti novērtējuši arī citu pašvaldību amatpersonas. Tādēļ piedalīšanās konkursā iespējams pavērs jaunas sadarbības iespējas starp mūsu un citām Latvijas pašvaldībām. Bija liels pārsteigums, ka pie mums atnāca Ventspils pirmā priekšsēdētāja vietniece un piedāvāja sadarbību, jo viņam nenotiek jauniešu darbība. Jau piekdien ar jauniešiem tiksimies un izrunāsim visādas iespējas, rakstīsim vēstuli, ko mēs varam piedāvāt. Reiz pēc šī pasākuma mums arī atradās sadarbības partneri gan jauniešiem, gan arī mēs burtiski vakar saņēmām zvanu no balviem, kur balvi savukārt mums piedāvā ar viņiem sākt sadarbību. Es domāju, laikam tas, ko mēs paveicam Dagdā, gan jaunieši, gan invalīdi, laikam ir novērtējams un sabiedrība to redz. Konkursa komisija apmeklējot pašvaldības vērtēja ne tikai pašvaldību paveikto aktīvās novecošanas un starppaudžu sadarbībā, bet arī meklēja cilvēkus katrā pašvaldībā, kuri devuši lielu ieguldījumu darbā ar cilvēkiem savā pašvaldībā, starppaudžu sadarbībā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, senioru vērtības celšanā un Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā. Jāatzīmē, ka konkursa noslēguma pasākumā tika apbalvotas 15 pašvaldības un vairāk kā 70 Eiropas gada cilvēki. Andrupenē jau ilgu laiku aktuāls ir jautājums par bēru ceremoniju Sajietu nama celtniecību. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāji norādīja, ka plāni ēkas būvēšanai esot jau sen. Pirms novada reformas par to daudz runājas Andrupenes pagasta vecākais Jānis Brils. Laiks korigē mūs un, protams, prioritāri bija jādara viss, lai padarīt labāku, komfortablāku dzīvi dzīvajiem un pēc tam jau domāt par kapliču šeit Andrupenē. Šogad Andrupenes pagastā realizēts ūdens atdzaužošanas iekārtas uzstādīšanas projekts Kazmirovas ciemā, kas bijis prioritārs. Tomēr neatlaidība atmaksājās un beidzot pašvaldība rada iespēju ilgi loloto ieceri īstenot. Pēc tā, kad tika atbalstīts šis projekts, tika veikts iepirkums un darbi sokas ļoti ātri. Ļoti ātri, kā jūs jau redzat, jau mēs esam tikuši pie arkas celtniecības.
Tā ka līdz saliem es domāju, ka tas darbs tiks paveikts. Darbi ir uz priekšu, un šonedēļ mēs sākam jumta konstrukciju un spāru montāžu. Tad jau redzēs, kā mums piegādās logus piegādātāji, un paredzu, kad darbi tiks pabeigti pēc 6 nedēļām. Arhitektūras ziņā tas būs diezgan labs projekts, jo ir izcelti logi, arkveida durvis. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja izteica pateicību prāvestam Mihēlam Savickim par sniegto atbalstu projekta realizācijā. Lai darbi veiktos raitāk, notiek arī nepārtraukta sadarbība ar vairākiem uzņēmumiem. Rokam tranšējas, citīgi sadarbojamies ar sadales tīkliem un Latvijas, lai arī viņiem netraucētu darbību. Un tie darbi, es domāju, ka šonedēļ droši vien būs pabeigti noteikti. Mēs arī visu celtniecības laiku arī konsultēsimies ar prāvestu Mihailu Savicki, lai tiešām būtu ērti visiem, gan mises vadītājiem, pēdējās mises, gan aizvadītājiem. Jau 2004. gadā uzsāka kapsētas teritorijas paplašināšanu, to iztīrīja no atkritumiem un kritušiem kokiem. Vēlāk tika atrasti līdzekļi tās iežogošanai. Jaunās teritorijas uzkopšanā piedalījušies arī daudzi vietējie iedzīvotāji. Aicinājām arī ciemata iedzīvotājus, skolēnus, pagasta cilvēkus, un tā pamazām viņi tika sakārtota tā teritorija. Jaunā kapliča atrisinās arī jautājumu par to, kur novietot aizgājēju, kura radinieki atrodas tālu. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājs stāsta, ka šobrīd varēja tikt izmantotas baznīcas telpas, kas šim mērķim, protams, nav paredzētas. Dagdā Alejas ielā 5 jau ilgāku laiku mājas iemītniekiem raizes sagādā vecā katlu māja, kura uzskatāma par bīstamu eksploatācijā. Lai daudz dzīvokļu māja apkuras sezonā nepaliktu bez siltuma, problēma tika risināta jau laicīgi. Diskusiju rezultātā mēs nonācām pie slēdziena, ka, ja mēs runājam par pašizmaksu, ka ir labāk siltumtrasē. Līdz ar to bija tehniskais projekts uztaisīts, pēc tam iepirkums uz būvdarbiem. Doto momentu tas viss notiek, un līdz oktobra beigām viņiem it kā vajadzētu būt visam gatavam. Termiņi mums pagaidām tīri normāli viss iet, bez jebkādiem kavēšanās, jebkādas plānotas līdz apkuras sezonas sākumam. Tā ka viss kā problēma nevajadzētu būt. Varbūt laika apstākļi var mazliet ietekmēt, bet ir tāpat, teiksim, kaut kādas varbūt brīvdienas vai kā vajadzēs, strādāsim, bet kā tiksim termiņos. Siltumtrases izbūvi veic Siltumtehservis. Firma nodarbojas ar cauruļvadu, apkuras un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu. Šis ir siltumtrases 2. etaps. Rakšana tiek veikta gar pirmskolas izglītības iestādi Saulīte un pa Brīvības ielu līdz Alejas ielai. Tas pavērs iespējas siltumtrasei pieslēgt vairākas iestādes un pastāv arī perspektīvas nākotnē. Mēs plānojam pieslēgt bērnu jauniešu centru. Tad būs atzarojums arī uz Maksima perspektīvā, pagaidām tikai atzarojums. Tad Daugavpils ielu mēs iesim pāri ar tā speciālu caurduršanas metodi, un tad aiz Daugavpils ielas mēs slēdzam vēl 2 daudzdzīvokļu mājas klāt. Brīvības ielā 5 un Alejas ielā 5. Neskatoties uz vērienīgajiem rakšanas darbiem, satiksmes ierobežojumi ir minimāli. Satiksme slēgta vien Torņa šķērsielā no Brīvības ielas puses. Mazās ieliņas praktiski šitā te tikai mazliet bērnu dārza priekšā tikai tiek satiksme mazliet ierobežota, jā. Bērnu dārza, teiksim, vecāki var bērnus atvest, tas netraucēt, kā šitā puse brīva. Un Daugavpils iela tātad netiks satiksme slēgta, viss noritēs savā ikdienas ritmā. Dagdas novada izpildu direktors norādīja, ka daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem nav pamata uztraukties par apkuras izmaksām. Tās palikšot tādā pašā līmenī kā iepriekšējā apkuras sezonā, un cenu celšanās šogad nav paredzama. Jāpiebilst, ka pēc nodošanas eksploatācijā siltumtrase nonāks Dagdas novada pašvaldības īpašumā, un to apkalpos Sijā komunālā saimniecība.
Antons Arnicāns ar svaru bumbas celšanu profesionāli nodarbojas jau no 2002. gada, un pa šiem 10 gadiem piedalījies neskaitāmās sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, nesot Dagdas vārdu visā pasaulē. Nu pat kā viņš saņēmis atzinību par augstiem panākumiem un sporta veida propagandu, ko Latvijā saņēmuši vien 3 sportisti. Interesanti bija atbraukt šīm valstīm, tradīcijas, tur dzīves veids viņam ir cits. Tad jaunie draugi tika iegūti. Mēs viens otram stāstam par mūsu zemi, kur mēs esam dzīvojuši. No sākuma pat tie pretnieki vai mūsu sančinči nezināja, ka Latvija ir neatkarīga valsts. Dagdas novadā laikam visaugstākie sasniegumi, kas ir bijuši, laikam arī tuvākajā laikā būs tie. Un es domāju, tas ir tiešām var teikt, Antons ir visspēcīgākais mūsu novada, varbūt arī Latgales visspēcīgākais vīrietis. Nikolais Ratuševs, kuru sportā pēc lielākā pārtraukuma atgrieza Antons Arnicāns, vienīgais neskaitot savu sporta audzinātāju izcīnījis augstas vietas svaru bumbas celšanā. Šogad viņš kopā ar Latvijas jaukto komandu starptautiskās sacensībās izcīnīja 2. vietu, kas ir nebijis notikums. Uzvaru lielā mērā nopelnīja latgalieši Vladislavs Petrovs un arī, protams, es. Komanda atpalika, bet mēs punktu ziņā 2. komandai ļoti palīdzējām. Vīriešu konkurencē ieņēmām 3. vietu, un tas arī notiek reti. Tāds sasniegums bijis tikai vienu reizi Arhangeļskā. Latvijas veči jau skaitāmies stabili 3. vietā pasaulē. Pēc medaļu ziņām, pēc visā kā. 3. vieta, 1. bez šaubām tie ir Krievi, 2. Ukraina un 3. Mēs kaut agrāk bija Kazahstana tie spēcīgi, bet mēs viņiem jau sākam, viņus sākam uzvarēt. Lai piedalītos dažādos sporta pasākumos, nepieciešami milzīgi finansiāli līdzekļi, kurus sportisti paši nespēja nodrošināt. Dagdas novada pašvaldība iet pretī personām, kuras izrāda iniciatīvu un cenšas palīdzēt, nodrošinot gan transportu, gan sedzot citus izdevumus. Pieraksta iesniegumu uz domes vārdu vai sporta organizatora vārdu, ja? Un tad mēs šito iesniegumu izskatām, cik tālu, cik nepieciešami līdzekļi dalībai kādās sacensībās un, protams, piešķiram līdzekļus atbilstoši vajadzībām. Sāpīgs jautājums ir, kā piesaistīt sportam jauniešus. Mūsdienu jaunatne daudz labprātīgāk pavada savu brīvo laiku pie datora, nevis piekopjot aktīvu dzīvesveidu. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas sporta pasākuma organizātore uz šo jautājumu raugās ar zināmu optimismu. Viņus vienkārši jāatrod un atrast var tieši ieinteresēt cilvēks, kam tas interesē, kādā novirzienā viņus virzīt, kā attīstīt to novirzienu. Un, protams, es domāju, ka rezerves atradīsies. Gribētos, lai skolās un vēlreiz skolā, lai jaunieši tā neblandītos, neblēņotos, bet lai būtu sasniegums. Var nest tev ne tikai Latviju, bet sava novada. Faktiski Latgales mēs esam tev Nikolais Ratuševs, un mēs esam 2, kas pasaules mērogā startējam. Antons Arnicāns joprojām cer piedalīties sacensībās, ja vien to atļaus veselība. Tomēr, neskatoties uz ļoti cienījamo vecumu, sporta veterāns ir apņēmības pilns turpināt popularizēt sporta veidu novadā, piesaistot tam arī jauno paudzi.